Mums palikt kopā vai šķirties? Tāds ir jautājums, ko pāri nereti uzdod, kad iet cauri kādām nopietnām grūtībām. Bet ir tikai daži pāri, kuri drosmīgi uzdod jautājumu jau pašā sākumā, vai vispār mums vajag būt kopā. Šodien raidījumā Laiks ģimenei mēs turpināsim pārunāt jautājumus, kurus katram pārim vajadzētu uzdot sev jau pirms sadarināšanās. Esiet laipni lūgti mums pievienoties! Laipni lūgti raidījumā Laiks ģimenei. Šeit studijā esam mēs, es Daina Kleimane un mans vīrs Daumans Kleimanis. Šodien mēs turpināsim ar iepriekšējā raidījumā iesākto tematu, proti turpināsim domāt par laiku pirms laulībām, par laiku, kad vēl tikai domājām par savas dzīves viena no svarīgākajām izvēlēm – izvēle par dzīves draugu. Iepriekšējā raidījumā mēs runājām par pirmajiem 3 jautājumiem, ja plašāk iztirzājām tos pirmos 3 tematus, kas būtu svarīgi pirms jā-vārda teikšanas. Un šodien mēs turpināsim ar nākamajiem 4 jautājumiem, kā arī raidījuma noslēgumā būs kāds īpašs sižets, kur mēs uzdodam jautājumu cilvēkiem, kuri jau vairākus gadus ir attiecībās. Ko viņi būtu teikuši pirms gadiem sev, kad sāka veidot ģimeni, balstoties uz šī brīža pieredzi, viedumu un no tā, kas piedzīvots. Palieciet kopā ar mums! Nākamais 4. jautājums, ko būtu vērts pārdomāt, ir, ko tavi draugi un tavi tuvinieki domā par tavu partneri? Cilvēki, kas vēl tev labu, cilvēki, kas tevi pazīst, cilvēki, kuriem ir pieredze, tas var būt ļoti vērtīgi dzirdēt viņu domas. Tomēr esi uzmanīgs arī ar šiem ieteikumiem, jo arī mūsu tuvākajiem cilvēkiem, arī mūsu tuvākajiem draugiem mēdz būt dažādas motivācijas. Uzreiz ķeramies klāt pie 5. jautājuma. Vai jums ir vienādas vērtības, ticība? Ir ļoti daudz pētījumu šajā sfērā, ka cilvēki, kuriem ir līdzīgas vērtības un līdzīgi ticības ieradumi, ir daudz veiksmīgāki laulībā kā tie, kuri dažādi izprot un redz Dievu, arī kuri dažādi pielūdz Dievu. Ja par personības tipu tas nav tik izteikti, par ko mēs runājam pagājušajā reizē, tad par vērtībām un par uzskatiem te gan ir ļoti svarīgi. Jo vairāk būs kopīgu vērtību, jo vieglāk jums. Jā, un esat droši, ka tāpēc ir pietiekami daudz laiku, lai iepazītu vienam otru un izzinātu šīs lietas un arī pārunātu. 6. jautājums, ko vērts pārunāt un pārdomāt. Kādi ir tavi dzīves mērķi un sapņi? Vai tu vēlies bērnus? Cik tu tos vēlētos? Vai tu vēlies dzīvot pilsētā vai labāk laukos? Vai tu esi uz karjeru orientēts, kas nozīmē, ka visticamāk vienam vajadzēs palikt mājās? Protams, var atrast arī visām situācijām risinājumu. Karjeru veido abi un bērnus audzina aukle vai omīte, vecmāmiņa. Ja jums tas abiem ir ok, kāpēc ne? Un tie ir jautājumi, kas jums ir jāpārunā pirms, lai vēlāk nebūtu tāda liela vilšanos un lielu strīdu par šīm tādām fundamentālām vērtībām. Jā, un nevajag baidīties pārunāt šos jautājumus. Un es vienmēr saku, man liekas, arī tas padara to kopā būšanas laiku, draudzēšanās laiku pat interesanti, ka mēs varam tā dziļāk iepazīt viens otru. Un tas ir ne tikai vērtīgi, bet arī interesanti. Jo, ja mēs baidāmies, tas nozīmē, ka mēs tā kā bāžam galvas smiltīs tā kā strauss un izliekamies, ka šie te jautājumi un problēma situācijas neeksistē, šīs te lielās tēmas, ja? Un pēc tam mēs varam sāpīgi vilties, tāpēc, ka bez tām izdzīvot nav iespējams. Jā, bet kāpēc baidās? Tāpēc, ka baidās pazaudēt tās attiecības, ka tās attiecības beidzas. Un tiešām, jā, tās attiecības var pēc vairākām šādām pārunām patiesībā arī beigties, jo mēs redzam, ka nav nekā kopīga. Bet vai tas nav vieglāk, lētāk un nesāpīgāk pārtraukt tās tagad, nekā dzīvot tādu saspīlētu, strīdu pilnu un patiesībā arī ļoti vientuļu dzīvi, kur mēs it kā dzīvojam zem viena jumta, bet patiesībā esam kā svešinieki, jo mums ir tik maz kā kopīga. Un tā ir tā liela māksla būt brīviem tajā, ka mēs izvēlamies viens otru nevis tāpēc, ka mums jāizvēlās, nevis tāpēc, ka mēs jau esam kopā kā pāris, mēs esam jau tāpēc, ka vienkārši gribam būt kopā, bet mēs esam brīvi
dodot otram to izvēles iespēju būt ar mani kopā, iepazīt mani un būt kopā tāpēc, ka es esmu tevi iepazīstis un tu man patīc, nevis tāpēc, ka es esmu izvēlējies šajā brīdī konkrētajā būt ar tevi pāris. Bet atgriežoties pie kopīgām vērtībām, cilvēki jau aug un mainās, un tas jau var pamainīties. Jā, piemēram, reizēm sievietes vai arī vīrieši saka, ka nevēlos bērnus vai nevēlos bērnus līdz konkrētam vecumam, un tas pamainās. Un tāpat ir arī ar citām lietām, kas mums mainās dzīves gaitā. Ziniet, un parasti vīrietis dodas laulībā ar domu, ka viņa jau nekad nemainīsies. Savukārt sieviete dodas laulībā ar domu, ka gan jau viņš mainīsies. Mīļie, nebūsim tik naivi, paļaujoties uz to. Sievietes vajadzības un gaidas no dzīves un no jums atšķirsies 20 gados, un visticamāk tās būs pavisam citādākas 30 un 40 gados. Un tad jūs nonāksiet līdz kārtējai laulības krīzei, un te es ar krīzi saprotu ar kaut ko tādu pozitīvu punktu, kas ir nepieciešams, lai vispār attiecības attīstītos. Ja? Un tad jūs tā kā nonāksiet līdz tam brīdim un sapratīsiet, ka kaut kas ir jāmaina, ka šitā mēs dzīvot vairs nevaram un negribam, un nāksies pielāgoties un kaut ko pamainīt. Savukārt sievietes, kuras naivi cer, ka aprecoties, viņš, atmetīs dzeršanu, atmetīs smēķēšanu, ka gan jau, ka viņš sāks kļūt atbildīgāks, pieaugušāks, gan jau, ka mums piedzims bērni, ka viņš uzņemsies lielāku atbildību, ka viņš kļūs tāds, uz kur es varu paļauties. Jā. Tas var tā arī nenotikt, jo viņas var to arī nepiedzīvot. Ir svarīgi, ka tas cilvēks tev patīk jau tagad. Un tev ir godīgi jāuzdod jautājums sev, vai tu ar viņu precēsies ar domu, ka viņš nekad nemainīsies. Arī tad, ja nekas nemainīsies. Ja arī tad, ja nekas nemainīsies, arī tad, kad tie ieradumi paliks. Kā arī, ja ir lielas atšķirības, piemēram, izglītības līmeņos vai attieksmē pret izaugsmu dzīvē, tas arī var traucēt nākotnē, kad viens cenšas pilnveidoties, kuram patīk mācīties, kuram vērtība ir augt, bet otram ir gluži pretēji izdarīt tādu absolūto minimumu dzīvē tikai un neko papildus un neattīstīties. Tas var būt ļoti traucējošs faktors. Jā, no vienas puses, mīļie, mēs te jums mudinām domāt par lietām, uz kurām tiekties, kuras pārdomāt, kas ir svarīgas, un var vēlāk kaut kādā mērā atsaukties negatīvi uz attiecībām, ja jūs būtu to tagad ignorējuši. Bet ņemiet lūdzu vērā arī otru pusi, ka visticamāk jau nebūs jums ideālais scenārijs, kā jūs esat iztēlojušies. Būs lietas, kurās būs jāpiekāpjas jums un kurās piekāpsies otrs. Bet ja jūs ar to būsiet rēķinājušies jau sākumā, super daudz vieglāk būs pēc tam. Un jūs pataupīsiet sev pirmo gadu tādu apjukumu un cīnīšanos vienam ar otru, kā tad būs ten. Tieši tā. Mūsu nodoms ir, lai tas ir vieglāks un patīkamāks. Mūsu pēdējais jautājums ir, vai tu tici, ka laulība var būt arī grūts ceļojums, ka laulība var prasīt arī darbu, un darbs var reizēm būt arī neviegls? Jā, un šis iespējams ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, ko sev uzdod. Ir pāri, kas pirms laulībām saka, oi, bet mums ir liela mīlestība, mums viss būs citādi, mums nebūs grūti, mēs esam ļoti piemēroti viens otram, mēs mīlam viens otru. Un tas ir tiešām interesanti, ka tad, kad pāri nāk uz laulību konsultācijām, ko es esmu dzirdējis arī no konsultantiem, ka viņi visi tā saka, ka ar mums jau tas nenotiks. Kāpēc tad tie laulības šķiršanās rādītāji ir tik augsti? Mēs, protams, negribam sagraut jūsu ilūzijas par laulības dzīvi, bet laulība ir darbs, un reizēm tas ir neviegls darbs. Bet tas nozīmē arī to, ka mēs šo darbu varam iemīlēt. Tikai mums ir jāsaprot, kā mēs to varam izdarīt. Jā, bet kas to padara grūtu? Tas, ka mēs esam atšķirīgi. Mums patīk tas un nepatīk tas, un mēs esam, gala beigās sautīgi, grēcīgi. Mēs zinām mūsu pareizo, mums patīk, ka lietas notiek tā, kā mums patīk, un ka tam ir jānotiek tā, jo manā ģimenē tā darīja un vēl, vai ne? Attiecībās būs jāiegulda, tas būs jākopja. Protams, ko tas viss nozīmē, tas ir jāsaprot katram
pašam konkrēti. Tas tāpat kā ar mašīnu. Mēs iegādājamies mašīnu, mēs nevaram sagaidīt, ka pat ja mēs nopērkam jaunu, ka tā tagad ies 10 gadus bez rūpēm un bez raizēm. Tas tāpat prasīs noteiktas pūles, noteiktas zināšanas, kā uzturēt to, lai būtu patīkami ar to braukt un lai arī tā izskatītos labi. Jā, kā jau mēs raidījuma sākumā minējām, mēs pirms šī raidījuma uzdevām cilvēkiem jautājumu, ko viņi būtu teikuši pirms gadiem sev, kad sāka veidot ģimeni, balstoties uz šī brīža pieredzi, viedumu un no tā, kas ir piedzīvots. Dauman, starp citu, ko tu būtu pirms 15 gadiem sev teicis? Es būtu teicis, viss ir kārtībā, droši ej uz priekšu un tev viss izdosies. Un es sev teiktu arī nevilcinies un dodies ātrāk šajā ceļojumā, ja tas būtu iespējams. Pirms mēs skatāmies sižetu, es arī nolasīšu vienu vēstuli, kuru mēs saņēmām, jo mēs arī sociālos tīklos jautājām cilvēkiem šo pašu jautājumu, un tad viņi varēja arī anonīmi mums uzrakstīt. Un mēs saņēmām vēstuli, kuras arī tagad nolasīšu. Es būtu gribējusi, lai kāds man pasaka, lai es patiesi kritiski izvērtēju, vai ar šo cilvēku ir līdzīgs skatījums uz dažādām lietām un vērtībām. Ir jābūt kopīgām vērtībām un lietām, lai zvērētu būt kopā līdz nāve mūs šķirs. Un šeit es domāju par tādām lietām kā ticība un paļāvība uz Dievu, brīvā laika pavadīšana, komunikācijas stils, valodas izvēle, netikumi, pīpēšana, piemēram. Vai šis cilvēks tevi lutina, vai viņu vispār uztrauc tas, kas tev patīk vai nepatīk? Kā viņš to uztver un uz to reaģē? Ir jāspēj nostāties malā un ieraudzīt šīs lietas par spīti rozā brillēm. Jo, ja šīs lietas neredz, tad būs grūti būt laimīgai ilgtermiņā. Agrim pirms nepilniem 7 gadiem es teiktu, Agri, es zinu, ka tas jaudīgs čalis, bet nedaudz piebremzē, sabalansē visas savas dzīves jomas, jo tad, kad tu apprecēsies, kad tev būs ģimenes pieaugums, tad tava enerģija būs vajadzīga gan sievai, gan bērniem, gan darbam, gan apkārtējiem un gal galā tev pašam. Sāc domāt par kādiem ikdienas rutīnas pasākumiem un varbūt arī atrod kādu interesantu hobiju. Vinetai pirms 40 gadiem. Vineta, tev pašlaik šķiet, ka viņš ir ļoti inteliģents un brīnišķīgs cilvēks. Bet lūdzu neuzliec uz viņa galvas to romantikas oreolu, kuru tu pati savā iztēlē esi tik skaistu radījusi. Tev šķiet, ka tu esi uzminējusi viņa dvēseli, un tavu vienīgā vēlēšanās ir padarīt viņu ļoti laimīgu. Bet tavi svaru kausi nav balansā, un tādēļ es tevi no sirds aicinu. Noliec malā šo oreolu un centies iepazīt viņu pa īstam. Ne tikai to brīnišķīgo un inteliģento, kas viņā tiešām ir, bet arī to otru pusi, tās aizas un tos bezdibeņus, kuros tu negribēsi kopā būt. Es Indulim pirms 30 gadiem teiktu. Tu zini, kad būs izmaiņas. Tu zini, kad ir jāmainās. Un es tev gribu novēlēt, lai tev ir spēks un drosme izmainīt to, kas ir jāizmaina, lai tev ir pacietība, pieņemšana un mīlestība, pieņemt to, ko tu izmainīt nevari un kas nav jāmaina. Un lai tev ir gudrība no Dieva atšķirt vienu no otra. Es sev toreiz pirms gandrīz 21 gada būtu teikusi to, ka ir vajadzīgs daudz vairāk pacietības, daudz vairāk mīlestības, nekā es domāju un nojautu. Daudz vairāk arī tādas spējas iekāpt otra kurpēs un arī daudz vairāk spējas nolikt savas intereses otrajā vietā un vairāk kalpot otram nekā tu. Tātad es pirms 21 gada šobrīd domāju.
Un vēl tad, kad laulību ceremonijā dodam šo solījumu, būšu kopā ar tevi priekos un bēdās, veselībā un slimībā, tad jāsaprot arī tas, ka šis solījums var kādā brīdī dzīvē realizēties tā, ka otrs cilvēks piedzīvo šo slimību, un tev ir jābūt līdzās, un tev ir jābūt par atbalstu, un tev ir vajadzīgs spēks varbūt priekš jums abiem diviem. Tā ir Līgai. Pirms 14 gadiem, ko es teiktu? Es teiktu, Līga, tu precies ar savu otro pusīti. Jā, bet tā tava otrā pusīte būs atšķirīga no tevis, bet tā ir tava daļa. Un tā tava daļa būs tev jāiemīl, kas varbūt būs atšķirīga, un iespējams tev būs jāiekāp jaunos ūdeņos, bet ar laiku tu tos iemīlēsi. Elīnai pirms 15 gadiem es teiktu, esi autentiska. Es teiktu, tev ir tendence izšķīst attiecībās. Esi godīgi pret sevi, ļauj sev būt, ļauj sev just un dalies ar to arī ar otru cilvēku, ko tu jūti, ko tu domā un neslēp neko un esi tas, kas tu esi. Un tu drīksti kļūdīties un tev drīkst būt savas neveiksmes un savas veiksmes un pieņem to un ļauj Dievam sevi vadīt. Cik dažādas atbildes, vai ne? Tiešām. Katrs izgaismo savu citu interesantu aspektu. Jā, un tas ir brīnišķīgi, jo mēs tiešām esam dažādi. Katra pieredze ir unikāla un īpaša. Un jums, jaunieši, būs savas atbildes, ko teikt sev. Un jums būs savs stāsts, kur izdzīvot un savas pieredzes, no kurām mācīties. Kad mēs izvēlamies ar kādu būt kopā uz visu savu dzīvi, tas ir saistības. Un šīs saistības sastāv no 2 daļām. Un pirmā no šīm 2 daļām ir nodošanās. Vai tāda romantiskā daļa? Jā, tā ir tā piepildījuma daļa. Tas ir tas, kā mēs izjūtam, kā otrs smaržo, kā viņš izskatās, kā viņš smējās. Tā ir tā savstarpējā ķīmija, ko mēs reizēm dzirdam. Tā ir ļoti būtiska, tā ir ļoti svarīga. Kas dod to prieku un to laimīgumu sajūtu attiecībās. Ja? Un tad ir interesanti, kā tad mēs izvēlamies partneri. Ir tāda, kas to nosaka? Un liela daļa pētnieku uzskata īstenībā, ka izvēlos nevis tikai mans tāds racionālais prāts, kas tur saliek plusiņas un mīnusiņas, bet daudz vairāk un daudz spēcīgāk izvēlas mūsu zemapziņa. Un mana zemapziņa neizvēlas partneri, lai es būtu laimīgs, bet tāpēc, lai es augtu. Un vēl es esmu dzirdējusi par pētījumiem, kas saka, ka partneri izvēlas mūsu šūnas, ja mūsu gēni, kas jūt otra smaržu un uztver šīs otra cilvēka vibrācijas. Mēs daudz esam dzirdējuši par šo pirmā iespēju fenomenu. Kas to saka? Nu, ne jau mūsu smadzenes, kuras tur spēja ātri izanalizēt, šis ir tāds cilvēks, šis ir foršs, šis nē, no šitā labāk uzmanīties. Vai ne? Tas ir tas instinktīvais zemapziņas līmenis, kas pasaka mums priekšā, iet tuvāk vai iet tālāk. Vai ne? Tātad šūnas, jeb gēni ir tie, kas arī tur piedalās un izdara izvēli. Un kāds tad ir šo gēnu mērķis? Gēni ir grib izveidot labāku gēnu kombināciju. Vairoties. Jā, tieši tā, vairoties. Uzreiz tur nāk cilvēks kāds tūmā, uzreiz tur tāds sarkanās lampiņas, labs kandidāts. Un tādā veidā iespējams arī tā izvēle, pirmais solis šai izvēlei tiek izdarīts. Un šeit es jau dzirdu, ka daži jautā, bet kā tad ar to, ka Dievs man dod īsto cilvēku? Mīļie, ir lietas, kurās Dievs dod mums izvēli. Jā, viņš var darīt tā, ka es satieku cilvēku, kas man ir piemērots, jo viņš redz tālāk, viņš var nodrošināt, ka mums vispār ir iespēja satikties, bet tas ir mīts, ka mums uz šīs pasaules ir paredzēts tikai un vienīgi viens cilvēks. Mums tikai cītīgi ir viņu jāmeklē. Bet patiesībā mēs varam piedzīvot mīlošas, saskanīgas attiecības ar dažādiem, vairākiem cilvēkiem, un te Dievs mums dod brīvu izvēli. Jā, un šajā saistību daļā ir otra puse, un tā ir stingra apņemšanās.
Un šī stingrā apņemšanās ir vajadzīga tad, kad tas nodošanās līmenis ir zems, kurš jebkurās attiecībās mums, diemžēl, piemeklē šīs ielējas, kad mēs nejūtamies tā, ka mēs gribam otram dot, mums gribas domāt par sevi, mums gribas domāt par to, kas mums patīk, kas mums ir vajadzīgs. Un šeit ir svarīgi, ka mums pastāv arī šī stingrā apņemšanās darīt labu, dot otram, tad, kad es pat tā nejūtos. Laulība ir brīnišķīga dāvana un aizraujošs ceļojums kopā, tāpēc mēs jūs iedrošinām iegūt pēc iespējas vairāk informācijas un pavadīt laiku kopā, pārunājot šos tematus. Un noslēgumā vēl iedrošinājums no grāmatas, Jēkaba vēstule 1. nodaļa un 5. pants. Ja kādam no jums trūkst gudrības, lai viņš to lūdz no Dieva, kas labprāt dod visiem, neko nepārmestams, un viņam taps dots. Ar to arī mēs šodien noslēdzam raidījumu Laiks ģimenei. Sako mums līdz YouTube, Facebook un Instagram kontos un uz tikšanos jau pavisam drīz.